Man šodien uzdev tādu jautājumu. Cilvēks, kurš dienā strādā, teiksim, garīgu darbu, jā, kuram daudz uzmanības vajag, skaidru uzmanību, atvērtu, ko tādam cilvēkam ieteikt palietot, lai būtu uzmanība ilgstošāka, lai smadzenes labi strādā. Es, ko pēdējā laikā pati daru, tas ir pirmkārt, tas ir lecitīns, 2 kapsulas lecitīna brokastīs ēšanas laikā, plus 2 kapsulas gotu kola. Ko tad šie abi 2 produktiņi dara? Gotu kola ļoti labi palīdz apasiņot smadzenes, kas mums ir vajadzīgs, vai ne, jo ar asinīm mēs saņemam barības vielas. Savukārt lecitīns dod tādu fokusu uzmanībai fokus, labāka atmiņa, labāka uzmanība, vispār koncentrēšanās spējas, visas kognitīvās šīs te īpašības ļoti labi atbalsta lecitīns. Lūk. Tā kā neaizmirstam, šie 2 produktiņi, ja no rīta vēl pirms tam bija chlorofils tukšā dušā, tad vispār super, tātad būs ķermenim detoks un dabīgs dezodorants jau uzņemts ar chlorofilu, plus šie te smadzeņu darbībai. Vienkārši jutīsieties daudz labāk un enerģiskāk. Otrs jautājums parasti šiem cilvēkiem ir tāds, un arī es ar to diezgan bieži saskaros, ka vakaros ir grūti atslēgties no ikdienas visas tās informācijas, no visa, kā atslēgties, atslābināties un iemigt. Tad, protams, es ņemu atkal 2 kapsulas magnija, mūsu pašu magnija, un 2 tabletes kalcijas, kas ir kalcijs ar vitamīnu D, tajā sastāvā ir arī magnijs un fosfors, tā kā tur viss salikts kā vajag. Un šie abi 2, tātad kalcijs ļoti labi palīdz atbrīvoties, atslābināties iekšējiem orgāniem, asinsritē, asinsvadiņiem, nerviem, tā tālāk. Nervu sistēmā, protams, vairāk palīdz tieši magnijs, viņš dara to tādu maigu atslābināšanos, bet viņi kopā, viņi sinerģiski viens ar otru ļoti labi strādā, un tik tiešām tas pamazām ir tāda lēnām tā vieglāk uzņemam visu to, kas bija dienā, vieglāk ir nomierināties, pārslēgties, ja vēl kaut ko jūs palasat pirms miega, kas nevis telefonā, bet burtiņos, grāmatā vai paskaties kādu labu filmu, tad noteikti iemigsiet. Bet, ja tomēr ir problēmas vēl iemigt, tad es vēl ieteiktu mūsu hops, Baldriāns apinis pasiflora, 3 zālītes saliktas kopā. Kā nu kuram tas strādā, citiem pietiek ar 1 kapsuliņu, citiem vajag 3 un 4. To ir jāizmēģina pašiem, jo mēs katrs esam ļoti individuāli, katram savādāk strādā šie produktiņi. Es pateicu, kā es tās lietoju. Hopsu es reizēm lietoju, bet ir tā, pēc viņa uzņemšanas, ja es stundas laikā dabūju iemigt, man atnāk tāds atslābums, pilnīgi mieriņš, ja es aizēju gulēt un iemiegu, viss ok, ja es to stundu bišķiņ kaut ko vēl iesāku darīt, vai tur kaut ko lasīt, vai kaut ko darīt, pāriet tas laiks, un es vairāk aizmigt, tad nevaru. Tad ir pilnīgi iestājas tāda kā možuma stadija, un tad uz stundām 2-3 miega nav. Tas ir man, bet ir cilvēki, kam ir pilnīgi pretējs efekts, kam tiešām ļoti labi nostrādā nomierinoša iedarbība. Tā kā, lai ar dabīgiem produktiem kaut ko darītu, mums viņus pastāvīgi jātestē uz sevi, jāmēģina. Miera stāvoklī magnijs iedarbojas vien tādā veidā. Ja es esmu lielā stresā, man viņu vajag vairāk, viņš sadeg ātri, kā saka magnijs, tikko nostresoja, dienas deva ir sadegusi, tad vajag vairāk. Tas ir katram pilnīgi individuāli, tāpēc mēģinām uz sevi dažādās situācijās, un tā jūs sapratīsiet, kā jums strādā šie produkti, bet viņi strādā pilnīgi visiem, jo kvalitāte ir fantastiska, es šiem produktiem pilnībā uzticos uz 100% visiem procentiem, un tāpēc arī jums iesaku. Paldies!